Tā būs Paula Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīca, sirds asinsvadu slimību pacientu diagnostikas un ārstēšanas uzlabošana Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā. Lūdzu! Paldies vakar pasākumu vadītājam par pieteikumu un arī klātesošajiem un arī tie, kas ir attālināti. Man ir tas gods prezentēt mūsu konsolidēto projektu, kas faktiski ir 3 projektu kopums. Un es asinsvadu ķirurgs Dainis Krieviņš un vēl 2 profesori vada šo projektu. Tas ir profesors Gustavs Latkovs un profesors Andris Skride. Un līdz ar to varbūt es ceru, ka vakar pasākumu vadītājs ļaus 1 minūti ilgāk, jo mums tomēr 3 produkti kopā. Un galvenais mūsu projekta faktiski mērķis ir sirds asinsvadu slimību pacientu diagnostikas un ārstēšanas uzlabošana. Ja te pat ir rakstīts Paula Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīcā, mēs tomēr domājam pa visu valstu kopumā un būtu jāsaprot visā valstī kopumā. Un tā problēma ir tāda, ka mirstība no sirds asinsvadu slimībām, skaidrs, ka mēs zinām gan pasaulē vadošā vieta un arī Latvijā. Diemžēl mēs esam pēdējā vietā Eiropā no šīs mirstības novēršanas iespējām. Tas nozīmē, ka mums ir iespēja viņus novērst, ja mēs prasmīgāk rīkotos. Protams, speciālistu un tehnoloģiju trūkums un nepiemība gan kardiovaskulārajās slimībās, gan retajās slimībās ir mums problēma, un varbūt ne tikai mirstība ir svarīga, bet svarīgi tas, ka šīs slimības kļūst ielaistas un kļūst vēl dārgākas, faktiski daudz dārgāk viņas ir ārstēt, un pacientiem samazinās dzīves kvalitāti. Un, protams, mums jārēķinās, ka mums ir ierobežots tam visam finansējums. Tāpēc vīzija tam mūsu konsolidētam projektam ir izmaksas efektīvu, kvalitīvus pacientu vērst veselības aprūpe sirds un asinsvadu slimību pacientiem. Un mēs neatrisināsim visas problēmas ar šo projektu, bet mēs konkrēti esam fokusējušies uz 3 jauniem valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Pirmais ir primāra hiperlipidēmija, ģenētiskā testēšana ar jaunu ievērojami lētāku un pieejamāku metodi. Tas ir pacientiem, kuriem vēl varbūt simptomi nav, bet atklāti gan viņu, gan ģimenes vēsturi vēl pirms šie simptomi ir sākušies. Otrs ir jauna neinvazīva koronāro artēru izmeklēšanas metode, FFR-CT veikšana pacientiem pēc asinsvadu revaskularizācijām, kur faktiski pacientiem sūdzības nav, koronāras sūdzības nav, bet mēs atrodam neinvazīvi, ka viņam ir jāremontē sirds un tādējādi viņus izglābjam tālāk. Un trešais ir pulmonāla angioplastija, retās slimības, tātad emboliska plaušu hipertenzijas pacientu ārstēšanai, kur ir ārkārtīgi invalidējuši pacienti, kur mēs ar jaunas tehnoloģijas inovatīvu pielietošanu varam šiem slimniekiem ārkārtīgi palīdzēt līdz pat tam, ka viņi veseli. Tātad īsi pa ģimenes hiperholisterinēmiju, tātad pacientiem, ja mēs laicīgi ar izmaksu efektīvu ģenētisko testēšanu atklātu, ka viņiem ir šī patoloģija ar vai nu retāku vai biežāku sastopamību, tad to laicīgi, saulaicīgi sākot ārstēt, mēs varētu efektīvi faktiski samazināt tos riskus, kas tālāk ir saistīti gan ar infarktu, gan ar insultu, gan ar citiem kardiovaskulāriem notikumiem. Otrs ir samazināt kardiovaskulāro mirstību tieši šiem pacientiem, kuriem veic dažādas perifēru asinsvadu ārstēšanas, un mēs nezinām, viņi nesūdzās par sirdi un to atklājam neinvazīvi un tālāk laicīgi koriģējot. Arī izglābjam no infarktiem un citām lietām. Un trešā jau pieminētā balonu pulmonāla angioplastija, kur mēs attīstītu jaunu tehnoloģiju, iekārtu sirbitī tehnoloģiju jāvalidē, jāizveido, lai mēs šos asinsvadus pie pulmonālas hipertenzijas ir bojāti, atvērtu un ilgstoši mocoši, varētu teikt, pat nāvis vai grūtas dzīves vietā, faktiski tos pacientus liela daļa pat spētu izārstēt. Projekta gaita ir precīzi noteikti ar precīziem rādītājiem, cik pacients mēs katrā grupā vēlamies izārstēt. Bet bez tām procesa mēs arī veidosim ārstēšanas ceļus, vadlīnijas un esam paredzējuši izglītot mūsu mediķus, lai pareizi šo metodu arī spētu ieviest. Un ļoti svarīgi ir arī pacientu pašu izveidotā sistēma un analīze, lai izvērtātu to kvalitāti tam, ko mēs esam izdarījuši un kādi ir šie rezultāti un arī cost-effectiveness, izmaksu efektivitāte. Tātad projekta rezultāti mums nav laika, es detaļās neieiešu ļoti precīzi noteikti, gan pacienta rezultīvie rādītāji,
rādītāji, izmaksas rezultīvie rādītāji un arī procesa rezultīvie rādītāji. Un galā uz jautājumu, kas bieži šodien izskanēja, kā tad ir pacienta ieguvumi, tātad laicīgi diagnosticēt saslimšanu un uzsākt agrīnu ārstēšanu. Gan novēršot progresīvu, gan asimptomātisku patoloģiju smagi atrodot un savstarpēji ārstējot, gan arī saglabājot dzīves kvalitāti gan pašam pacientam, gan arī tiem pāriem, kas ir ap šo pacientu apkārt piederīgajiem. Un ieguldījums veselības aprūpes sistēmā, ietaupīts vai efektīvāk izlietots veselības aprūpes kāds no esošais finansējums, nodrošināt pasauli atzīt vadlīnijās iekļaut diagnostika ārstēšanu un palielināts valsts apmaksāto klāstu vadošam slimības izraisītājiem cēlonim Latvijā. Un, protams, arī mazināt pacientu diskrimināciju, jo nav noslēpums, ka virkni pakalpojums var tikai pa maksu saņemt, bet mēs pavērtu ceļu arī daļiem pacientiem šo saņemt arī par valsts nodrošinātu pakalpojumu. Un noslēgumā tas ir faktiski ieguldījums arī Latvijas kopējās sabiedrības attīstībā ar ieviestām jaunām inovācijām. Faktiski mēs palīdzēsim saviem pacientiem, gan darba spējīgiem, gan arī citiem, gan arī viņu radiniekiem. Paldies par uzmanību, un šeit arī ir profesors Latkovs, kas palīdzēs atbildēt uz jautājumiem, ja tādi būs. Būs, protams, ka būs. Paldies! Aktīvi ir iesaistījušies mūsu klātesošie un attālumā esošie skatītāji ar jautājumiem. Tātad jautājumus mēs uzdodam mentī.com. Pirmais jautājums. Kas ir FFRCT pakalpojums? Jā, nebija laika to varbūt plašāk pateikt, bet faktiski līdz šim, ja mēs koronāro patoloģiju vai sirds asinsvadu izvērtētu, mums ir jātaisa vai nu koronārā angiogrāfija, kas ir invazīva un precīza tehnika, lai redzētu, cik būtisks tas bojājums, vai datortomogrāfija. Bet datortomogrāfijā mēs faktiski redzam tikai statisku bildi, bet neredzam, cik tas ir būtiski, un tie asinsvadi aizskaitot to neredz. DFFRCT faktiski ir pirmo reizi pasaulē izveidota IT tehnoloģija ar superdatoru apstrādāt tehnoloģiju, kur mēs paņemam šo datortomogrāfijas izmeklējumu, apstrādājam ar datiem un iegūstam pāris stundu laikā bildi ar visu to patoloģiju. Vēl Gustavs varētu ņemot vērā, ka es taisu šos artēriju izmeklējumus, arī tos tradicionālo, konvencionālo metodu, kas ir koronārā angiogrāfija, tas notiek tā, ka vai caur rokas vai cikšņu artēriju mēs ievedam zondes, ievedam kontrastvielu. Tas ir tas, ko mēs saucam invazīvs, ar iespējamām komplikācijām asociēts izmeklējums. Protams, viņš ir viens no precīzākajiem. Un pat tad, ja mēs ieraugam tos asinsvadu sašaurinājumus, mums ir jāveic vēl papildus speciāli metožu mērījumi, tā sauktie fizioloģiskie mērījumi, lai saprastu, vai tur viņi ir nozīmīgi vai ne, viņi var izraisīt tā saukto išēmiju. Šī metode ir tāda, kur nav jāiet ar zondēm, uztais datortomogrāfiju un jau pasaka, vai tie sašaurinājumi tiešām ir nozīmīgi vai nē. Un šī projekta ietvaros tas, kas tiks darīts, ka pacientiem, kuriem pat nav sūdzība par sirds asinsvadu no sirds puses, bet kuriem ir zināms, ka jau citos baseinos tā ateroskleroze ir, mēs skatīsimies un pierādīsim, es varu darīt to, ka šī metode viņam ir ārkārtīgi svarīga, jo tur jau tas jau ir tāds turpinājums jau iepriekšējām iestrādēm no iepriekšējiem pētījumiem. Vai šis projekts būs domāts vienai slimnīcai, vai to plānots ieviest visā Latvijā, un vai šis ir multidisciplinārs projekts? Tas ir multidisciplinārs projekts, jo mēs sadarbojamies asinsvadu ķirurgi, kardiologi, invazīvie kardiologi, kardioķirurgi, radiologi, datu apstrādes tehnologi. Tas ir multidisciplinārs. Un otrs, tas nav domāts vienas slimnīcas projekts. Tas ir tomēr valstiski skatīts kopējs projekts. Tā skaitā te mums ir profesori gan no vienas augstskolas, gan no otras augstskolas. Tā, tas ir multidisciplinārs. Es varu papildināt, piemēram, tātad mums ģimenes hiperholzinēmijas reģistrs ir, kur es vadu arī, tas ir lokalizēts Stradiņas slimnīcā, bet mēs konsultējam pacientus no visas Latvijas. Mums ir datubāze par pacientiem no visas Latvijas. Pie mums sūta gan no Rakusa, gan no Daugavpils, no citurienes. Tā, ka tas attieksies pilnībā uz tie pacienti, kuriem ir vislielākā varbūtība, ka no visas Latvijas, kas ir pie mums nonāk, ir vislielākā varbūtība, ka var atrast šo ģenētiskā mutāciju. Tie visi prioritārā secībā tiks arī tātad iekļaut šī pilotā. Kādu varētu sagaidīt mirstības samazinājumu sirds un asinsvadu slimību pacientiem?
Protams, ka arī šis projekts parādīs precīzākus vēl jaunus ciparus, jo tā evidence būs vēl augstāka, bet mēs esam jau valsts pētījuma programmas ietveros iepriekšējos gadus faktiski jau pētījuši, ka faktiski, ja šādā veidā mēs šo pakalpojumu ieviestu un tos ceļus nodrošinātu, tad kardiovaskulārā mirstība samazinās 5 gados par kaut kādiem 80–86%. Tad milzīgs, ja mēs runājam par medikamentiem, man draugu kardiologs saka, dosim dārgos medikamentus un samazināsim pa 1%, tad šeit tā mirstība ļoti dramatiski faktiski samazinās. Jā, tad FFRCT tur tiešām milzīgi tā ietekme izskatās būs, bet, un mēs jau zinām arī, bet attiecībā uz to projektu par ģenētiku, tur liels uzsvars ir tieši uz šiem te profilaktiskiem pasākumiem, jo mēs identificēsim bērnu, šī gadījumā bērns ne, bet pasaulē vajadzētu arī bērns testēt, jaunus cilvēkus, kuriem jāatrod šo te ģenētisko mutāciju un viņiem ir augsts holesterīns, viņiem varbūt 6 līdz 22 reizes lielāks risks, ka attīstīsies sirds asinsvadu slimība un ir saulēcīgi tad jāuzsāk šī te terapija. Un faktiski mēs domājam par to, kā novērst, ka, lai viņiem neattīstās infarkti un sirds artēriju sašaurinājumi 30–40 gadu vecumā, ko mēs redzam starp citu. Jo tieši jautājums arī par ko jūs tikko teicāt, kādēļ ir svarīgi zināt mutāciju vai vienkārši nepietiek ar holesterīnu noteikšanu? Interesantā kārtā, jā, kādreiz man pašam tā likās pirms gadiem 20, bet šobrīd ir acīm redzams, ka ja šo te mutāciju atrod pie vienāda holesterīna līmeņa, tad tas cilvēks, kam ir mutācija, viņam ir 6 reizes lielāks risks saslimt ar sirds asinsvadu slimībām, un tas ir tādēļ, ka tas cilvēks ir dzīvojis ar paaugstinātu holesterīnu jau no pirmajām dzīvības dienām. Jau būdams jaundzimušais bērns, ejot bērndārzā, viņam konstanti bijis visu laiku tik liela šī te ekspozīcija holesterīnam, ka tad, kad viņam jau ir 18–20 gadi, viņam ir tāda deva bijusi holesterīnam, kā kādam citam varbūt 40 vai 60 gados. Kāpēc šajā projektā nepieciešama pacientu pieredzes izvērtēšana? Tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, ka Latvijā arvien vairāk tas parādīsies. Tas nav tikai tāpēc, lai pacients pateikt, vai viņš labi vai slikti jutās, vai viņam kafiju iedeva vai nē, bet faktiski tas, lai izvērtētu mūsu veiktās, teiksim, ārstēšanas efektivitāti. Un faktiski arī pasaulē tas skaitās tas galvenais rīks, lai izvērtētu cost effectiveness vai izmaksu efektivitāti. Faktiski mēs paskatāmies, kā tas pacients, kā viņa dzīves kvalitāte mainās ārstējot un pastamies 5 gados. Un tad mēs pastamies vai 5 gadiem, vai vērts tērēt to naudu, lai viņš tā justos. Tātad faktiski tas ir svarīgi gan, lai būtu atpakaļ informācija no pacientiem, bet tīri no sistēmiskās veidošanas tas ir svarīgi, lai arī izvērtētu to izmaksu efektivitāti tam visam. Tālāk par nonākšanu pie jums. Es mēģināšu apvienot vairākus jautājumus vienā. Kā pacienti nonāks pie jums un kādi būs tie kritēriji, lai varētu veikt ģenētisko testu, vai tas ir tikai personām ar sūdzībām? Jā, kā es jau minēju, mums ir tātad šis te reģistrs, tur reģistra tālrunis, bet patiesībā zem vārda reģistrs patiesībā mēs darbojamies kā lipīdu klīnika, Stradiņa slimnīcā, un šādas lipīdu klīnikas ir visā pasaulē. Diemžēl oficiāli pagaidām Latvijā tas nav, bet šīs ir ceļš uz to, ka mēs arī... Bet man ir jāiet uz Stradiņa slimnīcu. Šobrīd jā, bet nākotnē mēs attīstoties tam visam, mēs arī domājam par to, kā varētu būt arī tādi nukleusi citos lielos reģionālās slimnīcās, piemēram, Daugavpilī vai Liepājā. Katrā ziņā šī te piekļuve ir caur šo te tālruņa numuru, kur pacienti var pieteikties. Arī ģimenes ārsti tiek regulāri informēti, un viņi ļoti bieži pie mums tieši nosūta pacientus, kuri ir iepriekš jau izvērtēti. Tā ka šis process jau notiek, ka tie cilvēki jau piesakās. Bet tas ir jau principā ar sūdzībām, ja man tur Nē, tas nav ar sūdzībām. Radiniekiem vairākās pakāpēs. Tas ir tiem, kuriem ir zināms, ka ir paaugstināts holesterīns un izskatās, ka tas ir ģenētiski pārmantots, nevis vienkārši nepareiz dzīvesveida rezultātā. Un cik liela būs pilotprojekta testa grupa? Šobrīd 100 pacienti, kuriem to testēs iesākumā. Un kāda ir risināmo problēmu sastopamība Latvijā? Par kādu mēs vispār runājam? Ja mēs runājam tieši par to sadaļu vienu FFRCT un to koronāro sadaļu, tad es varu pateikt statistiku, lai klātsošie saprastu, ka no visiem asinsvadu pacientiem, kuriem mēs operējam vai nu kājas vai miega artērijas, viņiem nav sūdzību, pa sirdi nav sūdzības. 50% no viņiem nomirst 5 gadu laikā. Puse nomirst. Un no tās puses 50–60% nomirst tieši sirds dēļ.
nu, tas varbūt arī dod jums to atbildi, ja? Ka faktiski tas ir ārkārtīgi augsts procents, kur mēs vienkārši zaudējam cilvēkus vai faktiski izārstējam, viņš pēc pāris gadiem nomirst. Jo tā doma ir, ka ar to FFACT metodu mēs atpazīstam, kur tiešām ir ļoti nopietni sašaurinājumi, kurus saulaicīgi koriģējot, tad ir iespējams arī uzlabot šo prognozi. Runājot par ģimenes hiperholestrinēmiju un citām smagām hiperlipidēmijām, mēs lēšam, ka Latvijā varētu būt 7 līdz 8 tūkstoši cilvēku, kuriem ir šī ģimenes hiperholestrinēmija. Tās bieži vien ģimenes, kur pārmantojas paudzēs. Es, jāsaka, būtiski tikko arī konsultēju vienu tādu ģimeni, kur pat arī jau maziem bērniem tas ir atrasts tā, ka, un skaidrs, ka tie atkal, tie, kuriem ir tā īstā slimība, protams, lai līdz tam nonāktu, nākas testēt drusku vairāk arī, bet, lai saprastu to apjomu. Un mūsu laiks tuvojas noslēgumam, tad pēdējais jautājums, vai ar esošo ārstu kapacitāti šo projektu iespējams veikt un vai necietīs citi pakalpojumi KVS pacientiem? Noteikti nē, jo tāpēc, ka, kā jau es teicu, mums iestrādes ir un mēs jau to pētam un šī kapacitāte ir aprēķināta un faktiski pieskoties arī šim projektam, mēs pilnīgi apzināmies, ka projekts ir jānoved līdz galam un tā kapacitāte, kas ir iesaistīta no šiem speciālistiem, ir pietiekama un mēs arī piesaistam jaunos zinātņu doktorus tai skaitā, kuriem tā ir daļa no darba. Līdz ar to ikdienas pacienti nevis cietīs, bet gluži otrādi viņiem būs zinām mērā zaļais koridors sirds veselībai. Mums līdzīgi, jā, mums ir kapacitāte, bet mēs arī piesaistam jaunos kolēģus, gan rezidents, gan jaunos ārstus, kas pat beiguši doktorants, tā ka tā kapacitāte tiek audzēta. Brīnišķīgi, paldies jums par laiku. Paldies. Palūkosimies, kā tad izskatās mūsu luksofors. Pēc tikko dzirdētā, tādas skaists piedestāls. Labi ir vairākumā, vidēji un slikti mazākumā. Tā kā tam dzīvē vajadzētu būt.